Alpina marmora efekta, špakteļmasa krāsaini spīdīgas akmens virsmas efektam. Alpina marmora efektu uzklāja divās kārtās ar velkamo špakteļlāpstiņu vai Venēcijas špakteļlāpstiņu, un pēc tam blīvē, tādējādi panākot virsmu elegantā marmora optikā ar apburošu spīdumu. Un lūk rezultāts! Siltos toņos iekrāsotā marmora siena lieliski kontrastē ar telpā esošajiem koka elementiem un piešķir telpai izsmalcinātu noti. Tas ir vienkārši. Izklājiet telpu ar remontdarbu plēvi vai papīru un aplīmējiet malas. Pārbaudiet sienas pamatni, tā jābūt sausai, tīrai un ar labu saķeri. Tonējiet Alpina marmora efektu jūsu izvēlētajā krāsas tonī. Jūs varat ietonēt Alpina marmora efektu izvēlētajā tonī uz vietas veikalā, izmantojot ColorExpress tonēšanas sistēmu. Idejas iedvesmai varat smelties alpinadomazīme-efekt.com vai sajaukt toni pats, izmantojot Alpina kolorantu. Tie ir vairāk kā ducis krāsu toņu, un tos visus var jaukt arī savā starpā. Un lūk, esam gatavi sākt ar pirmo klājuma kārtu. Vislabāk tas paveicams ar Venēcijas špakteļlāpstiņu. Tā ir nerūsējoša tērauda špakteļlāpstiņa ar nopaļotiem stūriem, kura ļoti labi piemērota tieši blīvēšanai. Turiet špakteļlāpstiņu lēzeni un maziem vilcieniem iespējami plānā kārtā uzklājiet sienai špakteli. Ja iespējams, nepārtrauciet darbu un špakteli uzklājiet vienā paņēmienā. Pēc 24 stundām pirmā kārta ir nožuvusi. Tad ar špakteļlāpstiņu vienkārši noņemiet špakteles atlikumus. Tagad seko otrā kārta. Arī šo kārtu uzklājiet nevienmērīgi ar špakteļlāpstiņu. Viegli pagriežot špakteļlāpstiņu, virsmas struktūra ir modelējama, tādējādi radot vēlamo marmora optiku. Šādi iespējams imitēt arī akmens virsmai raksturīgās plaisas un iedobes. Tagad trūkst vēl tikai pulējums. Turot špakteļlāpstiņu ieslīpi, vienkārši pārvelciet apžuvušai sienai. Tad ļaujiet sienai 2 diennaktis žūt. Gatavs! Alpina marmora efekta. Lieliskai akmens virsmas optikai un burvīgai mājas sajūtai. Alpina iekārto savu mājokli radoši.